Kas ir karma? Pamatos karma ir cilvēka dvēseles mācības, kura laikā tā paaugstina vai pazemina savu vibrāciju līmeni. Karma ir cilvēka garīguma mācību process, kura laikā viņš iemācās novērtēt savas rīcības sekas, un tā rezultātā iemācās darīt labu sev un arī citiem. Karma nosaka uzdevumus, kas cilvēkam ir jāatrisina, lai sāktos pozitīva transformācija gan pašā cilvēkā, gan viņa dzīvē. Tas maina un pozitīvi ietekmē cilvēka likteni. Karma ir labākais, kas cilvēkiem ir dots, tā ir panākumu, laimes, mīlestības un pozitīva transformācija pamats. Karma noteikti nav sods, nolemtība vai kas ļoti slikts, sāpīgs, no kā vajadzētu bēgt, norobežoties vai izlikties, ka karma vispār neeksistē. No karmas cilvēks nevar izvairīties, atteikties vai atbrīvoties kā no kaut kādām važām. Karmas likums tāpat nostrādā vienmēr, neatkarīgi no tā, vai cilvēks tic, noliedz vai cenšas ignorēt karmu un tās esamību. Karma ir pagātnes sekas un nākotnes cēlonis. Viss, kas notiek tagadnē, ir loģiskas sekas cilvēka rīcībai un domām pagātnē. Viss, ko cilvēks dara tagadnē, noteikti atspoguļosies un realizēsies nākotnē. Karma ir visu cilvēka dzīvju savienošanās mehānisms un katras dvēseles mācību ceļš, kuru tāpat izvēlas. Tātad karma pilnībā nosaka cilvēka likteni. Karma veidojas katru sekundi. Tā ir visu cilvēku ikdienas domu, nodomu un rīcības sekas. Ja cilvēks ikdienā dara labas lietas sev un citiem, viņa dzīvē notiek labas lietas un viņš saņem labu no citiem. Un otrādi, ja tu dari sliktu sev un citiem, tad tu saņem atpakaļ problēmas, naidu, dusmas vai sāpes. Kādu karmu tu veido?